šī ir tā svarīgā daļa, kas ir Bitcoinam. Tātad stabila elektrība, un to mēs dabonam ārā ražojot savas elektrokomponentes, PDU, jeb Power Distribution Units. Viņam ir tādi nestandarta slēdži, mums nāk vēl skaitītāji, un te mēs izmantojam smuku Schneider komponentus. Vai tas ir iespējams? Es uztaisu kaut kādu nelielu mini-parku ar saules paneļiem, vai viņi varētu man nodrošināt jaudu, kas ir nepieciešama šai kārbai? Jā. Nu, īslaicīgi. Tikai īslaicīgi. Jā. Tur jābūt starp kaut kādam hesam klāt, jā, tā kā, hesam latviešu. 1000 govīm tur jāsadirž, lai viņas tur ar tām gāzēm kurinātu visu elektrību vai kas tur. Bro, what are you talking about, man? Šie te projekti ir nākuši un gājuši, viņi nav baigi dzīvot spējīgi ar Bitcoin. Kāds ir mēģinājums, jaunākajās tehnoloģijās. Tātad šobrīd Bitcoin mineri, kas ir jaunākie, tavās interesēs ir, lai viņš strādā 24/7. Jā. To tu nevari izdarīt ar saules paneļiem, tātad tu viņus īstenībā nekad neatpelnīsi. Ja tev varbūt jau ir kaut kāda mining infrastruktūra, piemēram, konteiners, kur jau viss ir sarežots un salikts, tad tu ieliec vecus lētākos minerus un patērējot savu sauli, tad iespējams tas tev ir izdevīgi.